Sveiciens visiem no Organic Shop Latvija. Šodien es vēršos pie visiem tiem cilvēkiem, kam tiešām ir veselības problēmas. Jo veselības problēmas ir teju visiem, tikai katram viņas ir savas. Un tātad, ja tev ir apnicis staigāt pie ārstiem, iztērēt šausmīgākās finanses, dārgās zālēs, un ka tās zāles tev nav devušas rezultātus. Brīžiem tev liekas, ka konkrētā lieta, kas tev ir, nav izārstējama, tad rūkti maldies. Jo ir iespēja izārstēt arī tavu kaiti, ja tev tāda ir, kur tev zāles nav palīdzējušas. Tev līdzēs sarkanās mušmeļas kapsulas, protams, iesākumā tinktūra. Šie divi preparāti no mums Organic Shop Latvija tev obligāti 100% palīdzēs. Daudzi cilvēki tieši no Organic Shop Latvija ir iegādājušies šos sarkanās mušmeļas preparātus un absolūti nav nožēlojuši. Cilvēki pie mums vēršās ar dažādām kaitēm, teiksim tā. Vienam tas būtu alkohols, citam smēķēšana, vēl citiem ir narkotisko vielu atkarība. Savukārt ir cilvēki, seniori gados, kas sūdzas par locītavu sāpēm un tam līdzīgām lietām. Un mēs attiecīgi iesakām mūsu preparātus. Un starp citu šodien man sanāca sazvanīties ar vienu mūsu cilvēku, kurš no mums bija iegādājis sarkanās mušmeļas tinktūru. Viņam var tā tinktūra gājas beigām. Viņš uzvanīja man un pastāstīja par to, ka tinktūra viņam tiešām ir palīdzējusi. Viņam bija šausmīgākās locītavas sāpes, sāpēja ceļgali jau gadiem ilgi. Viņš netika vienkārši no tā visa vaļā, arī lietojas visādas zāles, un attiecīgi tas nav palīdzējuši. Viņš palietoja burtiski 1 mēnesi mūsu tinktūru. Viņam viss ir kārtībā, viņam ļoti palīdz. Un viņš attiecīgi gribēja pasūtīt attiecīgi tālākos produktus. Jo, ko es jums gribu pateikt, mani dārgie draugi? Visas tās zāles, ko jūs dzerat, tie, kas bļauj tie, kas bļauj, teiksim tā, aptiekā, vai nevar mūsu preparātus nopirkt aptiekā kaut kā dīvaini, vai tie, kas vienkārši atbalsta aptiekas zāles. Jo es jums pateikšu 100% taisnību. Nevienas aptiekā nopērkamas zāles neārstē cilvēkus, neārstē. Paši farmacētis to ir atzinušas. Ir bijis raidījums, kur paši farmacēti par to runā, negribīgi, bet runā. Un pamatojums ir tāds, farmacētikai nav izdevīgi cilvēku izārstēt, bet tikai vienīgi apārstēt. Visus tos medikamentus, ko jūs lietojat, jūs sevi neārstējat, bet jūs sevi apārstējat. Un jums atvieglo simptomus uz to brīdi, un jums liekas, ka tās zāles strādā, ka viņas ir ļoti labas. Bet pa faktu jūs pārtraucat lietot zāles, un jums ir tā pati situācija, kas bija pirms tam. Jo zāles ir tāda lietiņa, ārstē vienu, bet nodara pāri kaitējumam citam orgānam. Un jūs esat mūžīgie narkomāni. Tā kā gūstās saņemti, tā strādā aptiekas, jo aptiekam ļoti izdevīgi, ka cilvēki izslīmo, ka pensionāri nāk savas pēdējās pensijas atdot. Pilnībā, saku, bija gadījums, kas ienāca cilvēks aptiekā, pensionāri, viņi tur pasūtīs sirdī kaut kādas zāles, vēl pret, es nemācēšu tev konkrēti jums pateikt pret ko, bet tur bija gan pret sirdi, gan pret muguru un vēl visādām kaitēm. Tantikam bija kaitas, nezinu, varētu veselām slejām tur lasīt, un viņai sanāca ap 100 eiro. Un tas tantus dod tos 100 eiro, un tās roķielas vienkārši 3 tantukam. Un tikai vai manā tantus, vai, viss tik dārgi, jā, kā dzīvot. Protams, pensionāram jāsamaksā viss, ne tikai zāles, bet arī jāizdzīvo, un vēl paralēlē kaut kādi maksājumi. Protams, pensionārs saģer galvu. Ja jau tās zāles palīdzētu, bet viņš nepalīdz tās zāles, tā, ka viņas tikai apārstē. Ja jūs tiešām gribat izārstēties, vienalga no kādām slimībām,
un pamēģiniet tās sarkanās mušmenes, lai kā jums neticētos, teiksim tā, vai cik smieklīgi varbūt no malas izskatās, viņš to dzer sarkanās mušmenes, galīgi noteikti stulbs. Jā, tas varbūt izklausās divdomīgi, bet jautājums, kas tev ir svarīgāks, to, ko par tevi domā citi, vai attiecīgi rezultāts, ka tu būsi atbrīvojies no kroniskām kaut kādām kaitēm vai no atkarībām, kas ir labāk, dzīvot pēc citu cilvēku skapos vai arī nospļauties uz to visu un teikt, es pamēģināšu, es iegādāšos, es palikšu vesels, man viss būs super. Es domāju, ka tas otrs variants. Vienmēr domājiet ar savu galvu. Es saku, mums ar Garnish Shop Latviju visi klienti ir apmierināti un mūsu sarkanās mušmenes preparāti visi ir strādājoši. Visi cilvēki, kas ir iegādājušies, visi stāvā sajūsmā. Vienīgais mēs nevaram parādīt tās visas atsauksmes. Tā kā es minēju, cilvēks ir priecājies, bet viņi skaidri gaiši pasaka, negrib sevi afišēt. Jo nostrādā tas faktors, ka cilvēki baidās, arī negrib, ka pāri tak uzreiz noliņšos, mušmi ir ēdājis kaut kāds narkomāns, kas tur sabiedrība vienkārši to negrib atzīt, lielākā daļa to neatzīst, un tāpēc raksta vis tādas muļķības, kā neticīgie tūmi vienkārši netic nekam, tikai skrien uz aptieku. Un tāpēc es varu pateikt tieši tiem, kas grib atbalstīt Latvijas veselības ministriju, droši skrieniet uz aptieku, dzeriet aptiekas zāles un ārstējieties uz veselību. Un varēsiet līdz mūža galam iet pie ģimenes ārstiem, rakstīt receptes un nodrošināt valsts kasīta naudu. Valstī nauda ir vajadzīga, tāpēc droši uz aptiekām visi pēc kārtas. Bet savukārt tie, kas ir nolēmuši dot iespēju pamēģināt iegādāties sarkano mušmeri, mums vispār cenas kā tā ir pašas zemākās. Mums ir pašas zemākās cenas mūsu preparātiem. Jo mūsu mērķis ar Garnish Shop Latviju ir palīdzēt cilvēkiem, nevis izkāst cilvēkus savus, teiksim tā. Mēs par savu darbu, par savu centību, par savu kvalitāti, protams, paņemam kādu procentu, bet tas viss ir saprāta robežās, jo mums galvenais, lai cilvēki ir apmierināti, lai cilvēki paliek veseli un dzīvo laimīgas dzīves. Un tā ir mūsu lielākā balva. Un tā, kad mēs dzirdam klausulē kādu cilvēku, kurš tiešām ir izskatījies no kaut kādas depresijas un vispārīgi no veselīgas problēmām un ir tik priecīgs, ziniet, tas prieks, ko tas cilvēks izstaro, ko es esmu dzirdējis, man dod tik lielu gandarījumu, ka man ir pilnīgi vienalga, ko šeit kādi heiteri te runā kaut kādas muļķības un te noliņšo varbūt mūs, smējās par mums, bet man ir pilnīgi vienalga, man galvā vienkārši skan tā cilvēka priecīgā balss, ka es esmu palīdzējis tam cilvēkam, un tam ir nozīme. Tāpēc visiem gudriem muldētājiem, kuri netic par mušmeriem, nemaz neskatieties šo video, droši dragājiet tālāk, un viss nevajag jums neko skatīties. Saku, ejiet uz aptieku un viss būs kārtībā. Papildināt valsts kasu. Tādi cilvēki arī valsti ir vajadzīgi. Bet pārējie gan, kas grib uzlabot savu veselību, ieejam iekšā www.garnishoplatvija.lv, pasūtam sev attiecīgos preparātus un uzlabojam savas veselības. Sajutīsiet efekti no pirmās lietošanas reizes. Tāpat tās arī piedāvāja bezmaksas konsultācijas. Ja jums rodās jautājumus, nezināt, kā rīkoties tieši jūsu gadījumā, varbūt daudz cilvēku mums zvanas prasa, es lietoju tādus preparātus, es lietoju tādus, man teiksim, problēmas ar sirdi, bet man ir sirds stimulātors, es tur lietoju tādus zāles, es tur lietoju tādus zāles, vai es drīz lietoju jūsu preparātus. Un atbildi viennozīmīgi jā, jo mušmere ir homeopātisks līdzeklis, un viņš absolūti nekonfliktē ne ar vienu medikamentu, ne ar vienu uzturu bagātinātāju, bet tieši otrādā to papildis. Bet vienalga, ja jūs tomēr ir mazliet uztraukums, neskaidrība, nekautrējamies, zvanam, es atbildēšu, izstāstīšu visu, un viss tā būs super. Lai jums visiem stipra veselība ar cīņu ar Garnish Shop Latviju.